arī nākotnes parks jau 11 gadus aktīvi dzīvojas pa moderno un netik moderno tehnoloģiju pasauli, Beker zīmols bija sava veida pārsteigums arī mums. Iemesls gaužām vienkāršs. Mūziku savā automašīnā klausās gandrīz ik viens autobraucējs, bet neviens nemaz tā īsti nekad nav zinājis, ka tieši šī vācu kompānija pašreiz ir vadošais audio sistēmu piegādātājs Eiropas autoražotājiem, respektīvi tieši Beker ir tā kompānija, kas virknē autoražotāji piegādā iebūvēto audio un navigācijas aprīkojumu un risinājumus. Mēs paskatāmies uz BMW, Mercedes, Audi, Porsche, vēl ļoti daudzām ekskluzīvām markām. Tad visi šie te lieto Beker ražotās iekārtas diezgan lielākoties bez zem savu brandnēmu. Ja mēs izņemsim šo kastīti ārā un paskatīsimies, kur viņi ir ražot, otrā pusē būs rakstīts, ka tas ir ražots Bekerē. Bet izrādās, ka Beker ir arī īstens pirmrindnieks audio jomā. Pirms 60 gadiem tieši Beker radīja pasaulē pirmo automašīnā iebūvēto radioaparātu. Vēlāk turpat Vācijā tapa arī pasaulē pirmais autokasešu radioaparāts, un vēl mazliet vēlāk arī pirmais kompaktdisku spēlētājs. Visbeidzot, 90. gadu beigās automašīnās parādījās pirmais Beker nopietnais radioaparāts ar iebūvētu navigāciju. Kā redzam, vēsture šai kompānijai ir ļoti nopietna, tieši tāpēc mums bija ļoti liela interese iepazīties ar Latvijā pilnīgi svaigu navigācijas iekārtu no šī ražotāja. Tā teikt ar domu, ar ko tad šis aparāts atšķirsies no citiem mums jau labi pazīstamajiem. Tātad testējam darbībā Beker Traffic Assist Z201 navigācijas iekārtu. Un tad mūsu rīcībā ir viens no Beker svaigākajiem navigācijas aparātiem. Pēc formas, protams, absolūti klasisks kantains aparātiņš, plasmasas korpus, tāds pēc sajūtas ļoti izturīgs un dizaina ziņā arī ļoti glīts. Podziņa ir tikai viena, un tā pati paredzēta ieslēgšanai un dažādas izvēļņu aktivizēšanai. Ekrāns skāriņjutīgs, tā kā visa vadība notiek no skāriņjutīgā ekrāniņa. Viena lieta, sīkums, bet man personīgi ļoti patika. Strāvas barošanas vadu nav jāsprauž pašā navigācijas aparātā. To mēs iespraužam pašā turētājā, ko mēs lipinām pie stikla. Attiecīgi, katru reizi mums nav jāņemās ar vadiem. Mēs vienkārši viņu pieliekam. Tāds speciāls piesūceknītis. Piespiežam, viņš turās ļoti labi. Praktiski nenoraujami. Pats aparāts kā aparāts. Navigācija pati ar visām pogām šķiet redzēta. Patiesībā viņi ir tādi stipri līdzīgi arī pārējām navigācijas ierīcēm, kas mums ir tirgū. Man pat vienbrīd radās tāda sajūta, ka viena firma ir izstrādājusi pilnīgi viņas visas, vismaz to smadzenu daļu. Taču šajā ir ļoti labi realizēts skārienjutīgais ekrāns. Viņš ļoti labi paklausa, man nav jāspiež divreiz, lai aktivizētu kaut ko. Man nav jāspiež stiprāk, kā ir dažās navigācijas ierīcēs. Šita skārienjutīgā lieta viņai ir ļoti labi nostrādāta. Tāpatās arī elementāras lietas, ka viņš vienlaicīgi rāda gan manu ātrumu, gan cik ātri es aizbraukšu līdz galamērķim. Tas viss ir vienā ekrānā un nav jārakājas pa kaut kādām izvēlēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu kaut kādas papildus režīmus. Kā jau labam navigācijas palīgam pienākas, saskarne ir pilnībā latviskot, un tas noteikti būs liels pluss tiem, kas ar šādiem aparātiem vēl nav tik ļoti labi pazīstami. Tomēr tas, ko šajā Bekera izstrādājumā mums gribas īpaši izcelt, ir teicamā Latvijas karte, kas ietver ne tikai lielākās pilsētas un galvenās šosejas, bet arī mazākas pilsētas un ciemus ar visiem ielu nosaukumiem. Ļoti laba lieta ir tā, ka visas Latvijas mazpilsētas ir iekšā šajā te aparātā. Respektīvi kaut kāda cita apdzīvota vieta, kas varbūt nav tik liela kā Rīga vai Daugavpils, ir nevis vienkārši punkts kartē, kā tas ir parasti GPS aparātos, bet tiešām arī mazpilsētu ieliņas šajā te aparātā ir. Ja konkurentiem Lielvārde, Nīdzgala vai Plieņciems līdz šim šķita kā vienkārši punkts šosejas malā, tad šis aparāts pazīst teju katru ieliņu. Bet ar Latvijas karti vien mums, protams, nebūs jāaprobežojas. Tad numur viens, ko es gribētu pateikt, ir šī 42 Navtec ražotā karte, kas ir 99% pārklājums visā Eiropā, tā skaitā Baltijā, un klāt nāk Ukraina, Baltkrievija, Krievija, kas ir kā ļoti svarīgi, arvien svarīgāk saka palikt ceļot gribētājiem. Otrā vieta noteikti būtu izvēles valodas, gan pilnā latviešu valoda, gan pilnā krievu valoda, gan balses, gan arī izvēles valoda. Trešā lieta sastāvētu no vairākām lietām. Pirmām kārtām tas būtu 3D building 203. un 205. aparātā. Tas tā kā izpaustos kā 3D ēkas, kā teātri, kā visas pārējās ēkas tieši Rīgā. Tas būtu vienas no 170
pilsētām Eiropā tieši Bekeram ir pirmajam, kam šādas ēkas ir.